Sveiks visiem, jā. Atrodos es uz lauka, atkal aizgāju parakt. Nezinu, kā to video lai nosauc. Droši vien trakā piedzīvojumi. Trakā piedzīvojumi uz tukšu lauku. Aizgāju bišķi galvu atpūtināt. Nevar, laiks ir. Zemnieks ļauj pastaigāt, jāiet. Pastaigāties, atslēgties no visām tām problēmām, kas tev visi tie darbi, visi jāskrien, visu vajag vakar, un naudu vajag šodien. Tā izgāja pastaigāt, atbrīvot galvu no trakām lietām, redz. Ir jau man pirmais tas atradums atradot, kā viņi varētu nosaukt. Erectus homo sovietikus, 20 kapeikas rāmijot. Gads nav svarīgs. Tolaik te tāda bija diezgan droši vien. Visi labvēļi mums sasanesuši. Tā kaut kā. Labi, ko tā pagājušreiz ieliktos 2 video. Parādījās tie vēl 3 pierakstījās, 250 abonementi. Priekš dažu gadu veca kanāla, tas, protams, nav nekas, bet tāpat tās tomēr, forši, ka kāds pierakstās un ko gribētu paldies pateikt. Visiem, kas skatās tos video, un liekas kaut cik skatām tie video. Ko te Intiņš pārdzīvo, ka nebūs vairs garāžas stāsti. Garāžas stāsti būs, un varbūt pat drīzāk nekā var iedomāties. Jā. Tā lieta. Labi, došos tālāk. Vēl var redzēt. Viens homo sovietikus. Vienkāršā 15 kapeika, jā. Kaut kāds prasts, kaka, 1961. manuprāt. Jā. Labi, pie bada. Tā kā, apaļš izstrādājums, it kā nauda kādreiz bija. Prieks pa viņu nav. Redz, ko es te atradu, jā. Grūti notupties, nezinu, vecums štavi. Kaut kāda. Kāpēc viņu atradu? 1811. jūs tur varētu redzēt. Saucās viņa ģenga. Nav tā smukā, kas bija kādreiz tur tā vecā, kas 1700 kaut kāda. Bet šī tā arī baigi fēni, pašā virspusē gulēja, bija izmests ar arklu. Diezgan, varbūt, ka šitas arī attīrīsies. Tā, 2 kapeici man arī smuka attīrījās, tikai tas ģēpis bija sasists ar arklu vai ko. Un šī tāda interesanta tā ģenga, ko Dāvids Zvaigzne vēl zem kroņa. Nezinu, nebija tāda atradus vēl laikam. Ja bija un esmu aizmirsis jau, drīzāk jau. Labi, turpināšu vēl te pastaigāt. Vai kāds ar tādu naudiņu atcerās, ko bija tāda kādreiz. Tik pārsteigts es atrast šito, ko. Interesanti, jā. Kurš tur gads. Jā, vajag brīvu jau. Viens lasītis. 1992. gads. Nekad nepadomās, ka tādu var atrast. Blakus, es te izraku to latiņu. Tepatās, redzi. Un uzreiz šitan bija signāliņš. Dīvaini, jā, kopā 2 dažādas, kā saka, gadsimti. Kopā, es domāju, tā varētu būt kaut kāda impērijas 2 kapeika.
nu, impērijas monētas atšķirībā no sovietķikiem man ir prieks atrast, jo impērija tā bija cita valsts. Un, ja tā padomā, visi tie imperatori tur, neviens nebija krievs, visi viņi bija kaut kādi vācieši vai vēl kas. Tā kā diez vai tā Krievija bija tāda, kāda viņi ir tagad. Tās mans pārdoms par to tādu. Es nesaku, ka tur bija labāk vai kā. Glīti. Prieks, jo tās vārdu ripiņas patīk meklēt, viņas tādas interesantas, jā. Apsīdošos vēl pameklēt. Tā es cilpoju. Pasties te 15 minūtēm vairāk saules nekā pa visu dienu, jā. Šito jau galīgi nevar saprast, kas tā ir. Pieņem, ka tā ir tāda pati ģenga, kaut kas līdzīgs. Par šo, kāpēc viņi ir vairāk prieks nekā par tiem sovietķikiem. Redzu, šodien es pat sarenēm laikam baigi laižu, bet tāpat nevar saprast, kas tur slēpjās. Nezinu, kaut kas tur ir. Droši vien ar kaut kādu 2 kopeiku. Protams, miglā tīts. Paņems to šeibu, mēģinās notīrīt. Varbūt es viņus ziemā tīrīšu, ka nebūs ko darīt. Tāda šeiba, ko var šeibīt. Jām ciet bāžu ķešā, mājās šrubēšot, dodos tālāk tagad. Pilnīgi tāda sajūta, ka es šinī laukā, visam šinī lauka daļā esmu pirmais. Lai kaut kāda arī 2 kopeiciņa. Es ļoti jau patīkam tās ripas rakt, ka tik viņas varētu saskatīt, kas tās tādas ir. Mēģinās tīrīt, redzēs, jā. Jā, ko, vēl bišķi jāparokās, tev jādodās mājās. Labi. Var jau redzēt mēnesi, ko? Mēnesi ripa. Došos, ka es mājās, jā, pastīsies, kas šodien sanāks man tiem atradumiem. Kas te man ir šodien? Domāju, ka tā ir labākais atradums šī ģenga. Tad nāk latiņš 92. gada, kas man arī patīk. Šitas ramačņiks, tā 15 kopeiku, laikam 61. arī tā. Kaut kāda poga. Jā, es redzu visādas bačiņas, arī tomēr paņēmu. Bet vairāk, lai saprastu, kur es atrodos un uz ko es varu cerēt. Kādus atradumus. Ja šito kāds nezina, tad tas ir tā spēle ebreji. Ja tur notīri, tad ebreji burtiņi tur ir uz sāniem. Droši vien griež kā vilciņu un tad skatās, kas tur notiek. Tad šitās carenis, šitā droši vien arī kaut kāda, vai ģenga vai kapeika. Varētu būt, ka ģenga. Un šitās 3 2-kopeikas, augušas jau varani. Viss gandrīz blakus. Labi, tā jau beigs, ko tad? Godi koži, mēnesis spīd, jādodās mājās vēl. Labs, tā jau nākamai reizē iespēja.